Sveiki, mani sauc Asnāta, man ir 10 gadi. Mani sauc Katrīna. Mani sauc Jākaps. Mani sauc Alīna. Mani sauc Sāra. Mani sauc Ēriks. Mani sauc Irva Ernštreite. Mani sauc Marta Ernštreite. Mani sauc Mārtiņš, man ir 10 gadi. Mani sauc Elza. Es esmu Jānis Stanils Ošiņš. Ja es būtu lībiešu cieniņš, visās skolās mācītu lībiešu valodu. Manuprāt, vēl joprojām būtu lībiešu valoda saglabājusies kā normāli, kā latviešu, kā krievu un kā visas valodas. Laskaniņš, tas ir lāstaja lēna aizanīņas podāja. Meitēna sugada ziņas niegu, ja aiztam prieti niegu. Valodu iemācīties tā pilnībā un lietot var, manuprāt, tikai tad, ja to valodu runā māmiņa mājās, ja visi apkārt ciemā pilsētā runā, ja var uz veikalu aiziet, ja var uz pastu aiziet, ja var kādu filmu paskatīties, tad var iemācīties valodu pilnībā. Ja es būtu lībiešu ķēniņš, tad es liktu atjaunot visus lībiešu ciemus, visas mājas un visu tā kā bija. Ja es būtu lībiešu ķēniņš, manā ciemā visiem būtu jāzina lībiešu dziesmas. Šeit bērni mācās dziedāt, bet vakar pina rokas sprādas. Pašam patīk, tas jau galvenais. Tā valodīņa, ko mēs visi saprotam, tas ir tas, ka mēs dziedam dziesmiņu. Un tad dziesmiņa ir saprotama gan čite dzīvojošiem, gan tai saulē dzīvojošiem. Ja es būtu lībiešu ķēniņš, es lībiešu krastu padarītu par ekokrastu. Es izveidotu labdarības akciju izmirušai tautai, lai arī cilvēki no malas palīdz. Mēs esam nometnes 2. grupa, un pie šī dēļa mēs varam redzēt dienas kārtību. Mēs 8 no rīta ceļamies un ģērbamies, tīramies zobus un ejam rīta rosmē, taču 8:30 mums ir brokastis. Cik daudz jāstrādā, lai paēdinātu tik lielu bērnu pulku? Strādāju no 6:30 rītā līdz 8:30 vakarā. Par to nesūdzos, jo darbdevējs to novērtē, un vislielāko gandarījumu dod jūsu paldies. Tas ir neatsverams. Ja es būtu lībiešu ķēniņš, pirmais, es neko neliktu to, ka būtu jāraksta kaut kāda vispār vasaras daba vai kaut kāda maisdaba. Ja es būtu lībiešu ķēniņš, es ļautu visiem pasaules lībiešiem pavadīt šajā līvu nometnē 1 gadu. Kāds no viņiem slēpj konfektes? Meitenes to grib uzzināt, bet neviens neatzīstas. Wow! Citreiz meitenēm arī ir nekārtīgas istabas, bet ne tik nekārtīgi koferi un ne tik izmētāti dzērieni. Šis ir mūsu istabas nosaukums, kurš vēl nav gatavs, un šis lībiešu valodā mieraina nozīmē jūras zāles. Ja es būtu lībiešu ķēniņš, tad es rūpētos par visiem apkārtējiem. Mārtiņš ir mūsu skolotājs, un es viņam gribētu šodien pajautāt dažus jautājumus. Cik gadus jūs jau esat šajā nometnē? Šajā nometnē es kā dalībnieks, sāku kā dalībnieks, pēc tam kā audzinātājs. Kopsumā, ja nometnē pašai nometne pati ir 22 gadu, tad 19 gadus esmu noteikti. 20. bija tā uz pāris dienām tikai. Ja es būtu lībiešu ķēniņš, es iedotu visiem naudu, lai viņi varētu nākt šajā nometnē. Ja es būtu lībiešu ķēniņš vai lībiešu karaliene, tad es rūpētos par saviem pavalsniekiem, vienmēr gribētu, lai viņi ir laimīgi un rūpētos arī par vidi.
ja holadiri, ja holadira, ja holadira, la la holadira. Es novēlu katram pāraukt līdz tam brīdim, šeit piedalīties nometnē un izaugt līdz audzinātājiem. Augšā zālē, jā. Nomaskājam rokas un augšā zālē. Ar visām dziesmu grāmatiņām. Pilota tutkam vēl, Krievu kočkis, morgis, piņkis, višmin, jāsa jāranai.